Uzmanību! Runā zvaigzne! Mēs spēlējām šodien pret komandu Pelēkie Kardināli. Rezultāts 4-1 mūsu labā. Principā domāju, ka mūsu uzvara sakņojās Oskaros. Faktiski ir divi veidi, kā komandu padarīt labāk. Viens ir piesaistīt Kasparu Daugaviņu, bet viņš, man liekas, tagad jau ir projām, un pie tam viņam nepatīk izbraukt, un mums tomēr arī uz Ogri jābrauc. Tā kā domāju, viņš nepiekrist. Otrs variants ir dabūt komandā divus Oskarus. Nu, tad pēc fenšuja tu vispār esi kings. Nu, tas ir tāpat kā Oskara ceremonijā. Ja tu aizies ceremoniju, ja tev nav neviena Oskara pēc ceremonijas portfelītī, nu, tad tu esi viens no bara. Ja tev ir Oskars, nu, tad jau. Ja tu dabū divus Oskarus, tu esi vēstures annālēs. Ja? Tā kā mums ir divi Oskari, es domāju, ka tas ir uzvaras pamatā. Ja tev komandā ir divi Oskari, vispārējais ir. Un tagad spēles labākie momenti. Nostāsties un iemetienā uzvar Oskars Ūdris, bet arī jau Gustavs Švinka, tur nesaprotās ar Oskaru Ūdri. Bet Patrioti ripu atgūst, iemetot dziļāk, Oskars futbola veidā, piespēlē Mārcim. Mārcis uz vārtu priekš tur, un metiens no Deina. Jā, vārti! Vārti! Un vārtus gūst Kristaps Deinis. Šodien aizmirsis savu formu mājās, bet, kā zinām, šī forma ir laimīgā. Viņš spēlē ar 21. sev neierasto numuru. Tas viņam netraucēja gūt vārtus un izvirzīt Patriots vadībā. Jau dzirdam, es uzvarētu šajā iemetienā. Un to izdara Lauris Drava, bet pie rīpas tomēr Pelēkie Kardināli. Un šeit Niklaus Romanovskis vienatnē izlaužās. Un šeit nav vārti! Kristaps Grantiņš. Un šoreiz uzvar Drava. Ļoti tīri, skaisti, precīzi. Ivars Seikovskis rada ripa tālu apmalu, bet neprecīzi. Un šeit Romanovskis piespēlē uz Amatu, un Amats raida ripu tālajā vārtu stūrī. Kristaps Grantiņš nespēja glābt komandu. Un, kā zinām, jau esmu minējis šodien vārda dienas gaviļnieks, komandas rezultīvākais spēlētājs. Niklaus Romanovskis izkārto vārtu guvumu Amatam. Un jau Deinis viduszonā iegūst ripu, iemet to zonā. Tur Alvis Bērziņš izcīna ripu un līdīs uz vārtu priekšu metiens neizdots vēl viens. Emīls Lielpēters un Oskars Ūdris! 2-1! Mazākumā! Vārti! Alvis Bērziņš ar Oskaru Ūdri mazākumā iegūst vadību Patriotiem. Kā jau arī Patriotu treneris vairāk kārt ir minējis, kad mazākumā spējam spēlēt labāk kā vienādos sastāvumos. Un vairākumā redzam, tas arī notiek, un komandas līderi izdara to, kas ir jāizdara. Spēl vārtu priekšā tur Būrzma, pats Amats izdara metienu vēlreiz, bet ne, Savickis pirmais pie rīpas. Bērkolts ar ripu atkal, bet šeit Deins Banders izraida ripu viduszonā. Ripu jau Turks. Un šeit Deins Banders kā aizsargs valžās uzbrukumā vai iedos piespēle partnerim. Nē, izdara metienu. Skaisti piespēle Artūram Folkmanim. 3-1! Vārti! Un jā, šeit redzējām, kā Deins Banders izlaužās no aizsarga pozīcijas līdz pat Emīlu Lielpēteru vārtiem un piespēlē skaisti Artūram Folkmanim tieši uz nūjas lāpstiņas un netverams metiens jau augšējā vārtu stūrī. Nākas Signievērīga. Tā tad tā vēl komentāri. Folkmanis spēlē 8, kaut ko nezinu. Acīm redzot, Radziņi nezini gan. Un šeit un Grantiņš glābi Patriotus no vārtu zaudējumu.
Amats uzvar un Romanovskis izdara metienu, bet Kristaps Grantiņš glābi savu komandu ar kājasargu neticamā veidā. Bet vārti netiek gūti un šeit jau Savīckis izraida ripu vidzonā. Tur Folkmans tā iegūst ripu, laužās un vārti! Atkal mazākumā Artūrs Folkmanis. Rezultāts uz tablo 4-1. Vārti! Nu jā, redzam, Patrioti mazākumā spēja spēlēt labāk kā vienādos sastāvos. Jā, Andrij, tev jānāk uz soliņu. Tad komentāri jauni, skaista spēle, Maličs tā turpināt, jūs esat labākie. Un spēle ir beigusies ar rezultātu 4-1 uzvar viesi Hokeja klubs Patrioti. Un pelēko kardinālu rindās par labāko spēlētāju atzīsts ir Emīls Strasts. Un Hokeja kluba Patrioti rindās vārdsargs Kristaps Grantiņš.